Kā pārprogrammēt savu zemapziņu. Autors Džons Kjuho. Tu to ieraudzīsi, kad tu tam noticēsi. Rekomendēju izlasīt grāmatu Zemapziņa var visu. Autors Džons Kjuho. Un, protams, svarīgi saprast un apzināties to, ka strādājot ar zemapziņu neizslēdz reālas darbības. Tas nenozīmē to, ka vajag gulēt dīvānā un sapņos saņemt miljonus. Darbs ar zemapziņu tas nozīmē to, ka tev rodas idejas, rodas iedvesma, tu vienkārši celies, ej un dari. Tu uzņemies rīcību. Jebkāda veida rīcība var būt atnākt meditācijas laikā, pēc meditācijas, vizualizācijas laikā. Galvenais iet un sasniegt vēlamo. Kā pārprogrammēt zemapziņu? Zemapziņu ir iespējams pārprogrammēt divos veidos, pielietojot pārliecības jeb apgalvojumus vai afirmācijas. Lūk, vienkārša pārliecība, ar kuru tu spēsi pārprogrammēt savu zemapziņu. Ar mani vienmēr notiek labas lietas, vai arī man vienmēr un visur veicas. Vai tu gribētu, lai tā būtu patiesība? Super! Tas nozīmē to, ka tev vajag sākumā noticēt, un tad arī notiks ar tevi. Kad mēs strādājam ar pārliecībām un afirmācijām, lai pārprogrammētu savu zemapziņu, un noticēsim, ka šī pārliecība ir patiesa priekš mums, tikai tajā gadījumā, ja tu šo tehniku pielietosi regulāri un patstāvīgi. Kad pārliecība regulāri atkārtojas, šī ideja nospiežas zemapziņā un sāks radīt rezultātus tavā dzīvē. Tas galā rezultātā augs ticība radīt jaunas, labas lietas. Lūk, šādi mēs pārprogrammējam ar pārliecību savu zemapziņu. Atkārtojot, cik vien iespējams bieži, ar mani vienmēr notiek labas lietas, man vienmēr un visur veicas. Jo biežāk tu atkārto vairākas reizes dienā, jo labāk. Tur var atkārtot 100 reizes, 1000 reizes, jo biežāk un labāk atkārtosi, jo ātrāk tas iespiedīsies tavā zemapziņā un šī jaunā pārliecība iespiedīsies. Tāpēc vienmēr pamani, ka ar tevi notiek vienmēr labas lietas. Piemēram, zaļā gaisma deg luksaforā, brīva vieta autobusā, brīva vieta parkingam tavai automašīnai. Pamani pašas tādas mazākās, nebūtiskākās lietas par to, ka tu redzi, ka labas lietas notiek ar tevi. Pamani to, ka tev vienmēr un visur veicas, un tu redzēsi šīs izmaiņas. Uztaisi šo par ieradumu un baudi to. Regulārai šīs praktikas atkārtošanai tu pamanīsi un apzināsies to, ka patiešām ar tevi notiek vienmēr labas lietas. Un pats svarīgākais, tu pamanīsi, ka tavā realitātē, tavā dzīvē sāks parādīties globālas, elpu aizraujoši notikumi. Un vienreiz šī afirmācija iepatiksies tavai zemapziņai, un tā sāks atnest jaunus, neticamus notikumus tavā dzīvē. Tas ir patiešām vienkārši. Mēs rādam savu dzīvi ar domu palīdzību un pārliecībām. Visa mūsu dzīve ir atkarīga tikai un vienīgi no mums, jo mēs paši izvēlamies savas domas un pārliecības, kuri apzināti izvēlās un kuri dzīvo visu laiku neapzinātībā. Mēs izvēlamies pašu pirmo ceļu. Dzīvojam apzināti un apzināti pārprogrammējam savu zemapziņu, jo tad mēs gūstam no dzīves vislabākos priekšrocības, visforšākos un patīkamākos pārsteigumus un notikumus. Zemapziņa ir tavs virzītājs spēks panākumu iegūšanai. Pilnībā tu vari izvēlēties jebkuras domas, un tu vari mainīt jebkuras domas virzienu. Un ja tev ir vajadzīga palīdzība sakārtot attiecības, uzlabot attiecības, atjaunot attiecības, tu droši vari vērsties pie manis, ieskatoties mājaslapā, kura norādīta profila apakšā, un izvēlies sev atbilstošo tarifa plānu un tiekamies jau pirmajā nodarbībā laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Tiekās!